Mums visiem vēl spilgtā atmiņā pirms nedēļas 11. janvārī notikusi Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vizīte, kuras laikā viņš pateicās Latvijas tautai par nepagurstošo atbalstu, gan arī izteica vēlmi redzēt reālus soļus no NATO valstīm, kas tuvinātu Ukrainu dalībai NATO. Un arī to, ka rietumiem jāpierāda Maskavai, ka tie nebaidās no Krievijas. Tikmēr kāds skatītājs uzdevis nērtu jautājumu mums: kā tad tā? Uz zemes ASV iestājas par Ukrainu, bet kosmosā turpina īstenot kopīgas programmas ar agresoru – Krieviju. Raidījuma 4. studijas skatītājs vērsies pie mums ar jautājumu, vai tas ir pieņemami, ka Krievija un ASV līdz 2025. gadam kopīgi veiks lidojumus uz starptautisko kosmosa staciju. Laikā, kad Krievija veic raķešu uzbrukumus Ukrainai, pretīgi un amorāli, kāda uzvara pār Krieviju? Jautājums ir ļoti pareizs, un tā ir tieši tā diskusija, kas mums ir vajadzīga. Latvijai kopā ar citiem kosmosa nozares partneriem par to ir jārunā. Es personīgi arī uzskatu, ka tas nav pareizi, ka šai sadarbība savā veidā arī veicina Krievijas attīstību. Starptautiskā kosmiskā stacija apmēram pusi ir Krievu būvēta un pusi ir pārējās pasaules būvēta. Ja mēs ņemtu to apjomu no visas pašas stacijas, līdz ar to tā sadarbība ir no pašiem stacijas izveidas sākumiem, un viņi turpinās, protams, arī šodien. Protams, kā skatītājs saka, tas ir bišķi pretīgi, bet tā lieta ir. Tā ir tā zinātniskā puse, kas faktiski ir saistīta ar to, ka visas šīs lietas, visi šie projekti tiek plānoti ilgā laikā. Starptautiskajai kosmosa stacijai šobrīd nav alternatīvas, un tā ir ļoti nozīmīga zinātnei. Tiek izstrādāti jauni medikamenti un elektronikas materiāli, audzēta pārtika un veikti daudzi citi eksperimenti, kas iespējami tikai kosmosā nulles gravitācijā. Tur nevar tā paņemt vienā dienā noraut slēdzi un teikt, viss mēs beidzam. Tas praktiski nav iespējams. Apkalpē vienmēr ir gan Krievu, gan rietumu, teiksim tā, astronauti un kosmonauti. Un tas sadarbības mērķis, kas arī minēts tajā vēstulē līdz 25. gadam, ir, ka lai vismaz viens Krievs un viens, teiksim tā, amerikānis būtu vienmēr stacijā. Un tas ir tas galvenais sadarbības mērķis, jo, kā zināms, uz staciju var tikt tikai vai no ar Sojuz raķetēm vai ar SpaceX Falcon. Divas iespējas vispār cilvēkiem tur nokļūt un tikt mājās. Par stacijas likteni tāds stingrs gala lēmums pieņemts nav. Bet ir NASA's apņemšanās to izmantot vismaz līdz 2030. gadam, un tā ir tā robeža, līdz kurai tā stacija visdrīzāk arī būs. Par to, kas notiks tālāk, nav īsti skaidrības, bet šobrīd ir apņemšanās sadarbību turpināt līdz 2025. gadam. Faktiski ir 2 gadi, lai pārplānošanu veiktu, bet, lai to izdarītu, ir jābūt milzīgai politiskai gribai. Bet cik lielā mērā Latvija var paust savu nostāju saistībā ar ASV un Krievijas sadarbību starptautiskajā kosmosa stacijā? Latvijai pašlaik ir tikai asociētās dalībvalsts status Eiropas kosmosa aģentūrā, kas mums nedod pilnas tiesības paust savu viedokli. Mums pašlaik prioritārais uzdevums ir nostiprināt mūsu uzņēmumu, pētnieku, zinātnieku, institūtu klātbūtni. Vispār kosmosa industrijā šo politisko aspektu mēs vēl aktīvi neizmantojam, tam vajadzīgs laiks, lai mēs viņu attīstītu, bet skaidrs, ka nākotnē par šo vajag vairāk runāt un iesaistīties. Tas ir lēmums, ko mēs pašlaik vairs nevaram mainīt. Šī sadarbība notiks tādā izolētā formātā, katrs strādās savā stūrī un nodrošinās, lai kosmosa stacija kopsumā ir apdzīvojama, lai tur var strādāt, bet jau tagad vairāk vai mazāk zinātnieki ir izolēti, katrs savā stacijas stūrītī. Krievs neizdzīs no stacijas, tas nav iespējams principā, un tad ko viņi liks tur robežu stacijā būvēs vai ko? Tas viss, saprotiet, šādā projektā nav īsti sakarīgi. Kaut ko tādu mēģināt darīt, tas vienkārši neizdosies. Tīri tas politiskais vēstījums nav jau tā, ka amerikāņi nenosodītu visu to ļaunumu, ko Krievija šobrīd pasaulē rada. Skaidrs, ka nosoda, bet te ir jāsaprot, ka, kā es jau iepriekš teicu, ir lietas, kas ir var vai nevar līmenī. Proti, mēs nevaram pēkšņi pateikt Krievijai, mēs vairs jūsu kuģus neizmantosim, jo tad mēs zaudējam, faktiski mēs zaudējam iespēju šo staciju eksploatēt.
Amerikāņi vieni paši vai kopā ar Eiropas valstīm, Kanādu un citiem sabiedrotajiem visdrīzāk nespētu šo staciju uzturēt vien tā iemesla dēļ, ka daļa nepieciešamo tehnoloģiju atrodas Krievijas būvētajā stacijas daļā. Tas ir saistībā ar korekcijas dzinējiem, kas ļauj vadīt stacijas atrašanos. Mūs vairāk interesē tas, kā mūsu industrija var palīdzēt Eiropas projektos, kaut vai tajā pašā Lunar Gateway projektā, kur nesen mūsu ceļu uztaisīja sūkni, kas īpaši paredzēta šai jau mēnesis kosmiskajai stacijai. Lunar Gateway – tas ir stāsts par Mēness orbitālo staciju, kas arī no Latvijas viedokļa būtu krietni interesantāks projekts. Mēness ir strateģisks, par to interesējās gan Ķīna, gan Krievija, apvienotie Arābu Emirāti un daudzas citas valsts. Līdz ar to skaidrs, ka politiski mums vajadzētu visu savu uzsvaru un uzmanību veltīt tieši Mēness virzienā. Mēness orbitālā stacija tehniski plānota tāda pati kā tā, kas riņķo ap Zemi. Tās uzdevums būs nodrošināt astronautu piekļuvi Mēness virsmai, lai tur veicinātu pētniecības attīstību. Uz Mēness ir gan daudz derīgo izrakteņu, gan no cilvēces tālākās attīstības kosmosa izpētē. Mēness ir izdevīgākā pozīcijā nekā Zeme, jo tur daudz izdevīgāk un vieglāk varētu pacelt raķetes un tās arī būvēt. Krievija ir paziņojusi, ka Mēness izpētē sadarbosies ar Ķīnu. Līdz ar to Rietuma Eiropas valstīm, Amerikai un citiem sabiedrotajiem ir vairāk jāfokusējas kopīgai Mēness apguvei. Mēness orbitālā stacija varētu sākt darboties ne ātrāk kā 2030. gadā. Kristaps Puriņš, Igors Stāts, Valdis Lācis, 4. studija. Nolēmām noskaidrot arī par kosmosa nozari Latvijā. Atbildīgās izglītības un zinātnes ministrijas nostāja šajos jautājumos. Kādas ir Latvijas iespējas ietekmēt procesus kosmosā? Par sadarbību starptautiskajā kosmosa stacijā jāsaka, tas nav vienas valsts vadīts projekts, līdz ar to tā ir pilnībā starptautiska sadarbība starp ASV, Kanādu, Eiropu, Krieviju un Japānu. Šajā gadījumā, protams, Latvija atbalsta sadarbības pārtraukšanu ar Krieviju, bet šajā gadījumā mēs ASV sadarbību nevaram šajā projektā ietekmēt starptautiskajā kosmosa stacijā. Bet kas ir būtiski, mēs kā Eiropas kosmosa aģentūras asociētā dalībvalsts, mums nav piekļuve slēgtajām diskusijām, kurās, teiksim, notiek diskusijas par sadarbības pārtraukšanu ar Krieviju nākotnē, bet ir skaidrs, ka Latvijas nostāja ir viennozīmīga, mēs atbalstam šīs sadarbības pārtraukšanu. Tas ir viens jautājums. Otrs ir par nākotnes sadarbībām. Ir paredzams, ka sadarbība starptautiskajā kosmosa stacijā varētu beigties starp 2027. un 2030. gadu, tāpēc, ka šobrīd jau tiek strādāts pie nākamā projekta, proti pie stacijas Mēnessī, kura būtu sadarbība starp ASV, Kanādu, Japānu un Eiropu bez Krievijas dalības. Un šajā ir arī Latvijas dalība vairākās tehnoloģijās. Tātad mēs mūsu iespēju robežās norādām uz to, ka mēs atbalstam šīs sadarbības pārtraukšanu. Mēs paši to arī norādām. Mūsu šīs iespējas ir ierobežotas, kā asociētajai valstī šobrīd, bet arī nākotnes sadarbībās mēs redzam, ka ir spiediens šo sadarbību Krieviju mazināt, pārtraukt, un mēs uz to arī norādām.